Labvakar! Prieks jūs visus redzēt. Jā, tā kā es dalīšos par tēmu, nosaukums kur ir uzrakstīts pieauguši dāsni deviņi. Mums būs komandas darbs ar Kārli, jo es sagatavoju prezentāciju vienkārši, lai ir vieglāk sekot līdzi. Un tas arī labāk paliks atmiņā. Ja mēs ar Kārli mēģināsim komandas darbā izpildīt šo, jo, kā es nav dzirdējis iepriekš, ko es teikšu, bet es domāju, mums sanāks. Tā ka jā, tā tēma mums ir pieauguši dāsni devēji. Devēji, jā, būs ļoti daudz labas lietas, ko es gribēju pašā sākumā jau pateikt, kad pirmā nav mērķis tikai intelektuāli klausīties, bet ka mēs klausamies gan arī ar prātu, gan arī mēs klausamies ar garu. Jo es ticu, šī tēma ir ļoti garīga. Un ir kaut kāda mācības daļa, un vienkārši Dieva vārds, bet vienlaicīgi es gribu, lai mēs saglabājam arī tā kā dubulto klausīšanos, ka mēs klausamies šeit, bet mēs klausamies arī, ko Dievs ir mums katram personīgi teikt. Un es arī uzdošu kādu jautājumu, gaidīšu arī atbildes no jums. Jā, tātad jā, par tēmu došanu dot varētu dažādos veidos runāt, jo mēs varam dažādi dot, mēs varam dot savu laiku, savus finanses, vai varam praktiski palīdzēt. Tad konkrēti šajā reizē mēs varētu tā kā fokusēsimies uz to tā kā finanses došanu. Ko Mārcis iesāk arī ievadā, ka par šo tēmu mēs bieži nerunājam draudzē, un mēs patiesībā pagājušajā gadā mums bija plāns par to runāt, tā ka mums pagād tas ir tā kā mazliet atcēlis, bet mēs sarunājam, šis ir īstais laiks. Šis ir īstais laiks par to runāt. Ir labs laiks par to runāt. Un vispār ir tā, ka bieži draudzēs par šo tēmu arī nemaz nerunā. Un tāpēc īstenībā pat ir neskaidrība par šo tēmu, un es teikšu tā, tas, ko es esmu sagatavojis, es būtu priecīgs dzirdēt, tad, kad es kļuvu par kristieti, es būtu priecīgi, tas ir labi. Tad vismaz kaut kāda skaidrība. Tā kā es ceru arī, ka jums kļūs lielāka skaidrība. Es ticu, ka ir dažādi, kādam varbūt viss jau ir skaidrs, kādam varbūt netik skaidrs, bet jā. Un kāpēc šī tēma ir svarīga? Kāpēc par to vispār runāt? Tas tā kā fun fact, kāda pasaka. Jo otrais fakts, vai interesantais fakts, ka Bībelē ir ļoti daudz runāts par došanu, un par naudu, par mantu. Un pat konkrēti skaitļi ir 2350 raksturvietas, viņš to var nepierakstīt, kas runā par naudu. Tas ir vairāk nekā pat par lūgšanu un ticību kopā. Tā kā kaut kas tur ir, kaut kas ir svarīgi šī tēma. Un arī Jēzus par to daudz runāja, un arī tam mums pieskarsimies. Viņš par to runāja ļoti atklāti, tas nebija tā tikai. Jā, un es zinu, ka ir arī cilvēki, pat arī mācītāji, kas uzskata, ka par naudu nevajag runāt. Par visu runāt tikai, ne par naudu, par cilvēku personīgo naudu. Tā ir tāda privāta lieta, bet ja Jēzus par to runāja, tad mēs arī varam. Bet ievadā es gribu teikt, ka es ticu, ka šī ir svarīga tēma, un mums viņus nevajag skatīties kaut kādu smagumu vai kaut kādu nosodījumu, ja jūs kādā brīdī jūtat kaut kādu nosodījumu vai apsūdzības, tad ziniet, tas nav no svētā gara, tas nav no Dieva, apsūdzības nenāk no Dieva nav tāda mīļi pamudinājumi, bet ne apsūdzības. Un varbūt kādam tad liekas tās jautājums, ko tad viņš man liks darīt, cik viņš man liks ziedot. Es gribu teikt, ka es nevienam neko pilnībā nelikšu darīt. Nevienam neko nelikšu, ja? Es varu izstāstīt to, ko es esmu piedzīvojis, es varu izstāstīt, ko Dieva vārds saka, es varu izstāstīt, kas būtu labi, bet es nevienam neko nelikšu darīt. Un jūtieties pilnīgi brīvi. Un mana lūkšana ir, ka svētais Dievs var runāt uz jums, ja? Ka svētais Dievs var runāt uz jums.
Tāpēc es arī īsi iesākšu ar lūkšanu. Jā, paldies Tev, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, trīsvienīgais Dievs, ka Tu esi mūsu vidū. Šodien apliecinājām dziedājumu, lai Tava valstība nāk mūsu vidū, kā debesīs tā arī uz zemes, un Tava valstība ir mūsu vidū. Lielākā vai mazākā mērā, paldies, ka Tu reizēm uz to ļauj piedzīvot lielākā mērā, un mēs gribam vēl lielākā mērā to piedzīvot. Mēs lūdzam, ka Tu, mēs Tev aicinām, Svētais Gars, mēs Tev aicinām Jēzu, mēs Tev aicinām Tēvs, ka Tu nāc mūsu vidū, darbojies, runā uz mums, aizskar mūsu sirds, runāju par šo tēmu, par došanu. Es lūdzu, ka Tu atklāji arī savu sirdi, kāda ir Tavs sirds par šo tēmu, kāda ir Tavs sirds par došanu. Jā, Tavs lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Ok, tātad, labi, es domāju, ka mans vienīgais, man būs tā kā tā 3 jautājumi, kurus es centīšos atbildēt. 3 jautājumi. Pirmais jautājums ir, kāpēc dot? Kāpēc dot? Otrais jautājums būs, es te precīzi nesaos, kā es to noformulēju. Otrais jautājums, es nepaskatīšos. Kādas ir ļoti. Kāpēc tieši 10. tiesa, un kurienes šis koncepts nāk? Un trešais, kāpēc dot draudzē? Kāpēc dot draudzē? Tad mēs centīsimies atbildēt uz šiem 3 jautājumiem, ok? Skan labi? Jā. Labi, tad pirmais jautājums, kāpēc dot? Kāpēc dot? Un es domāju, ka šo tēmu tu nevar iesākt nekā citādāk, kā tikai ar to, ka Dievs ir pirmais, kurš dod. Tā bija Dieva ideja, tā ir Dieva sirds, nebija tā, ka kāds apustulis izdomāja, varētu dot. Tas nāca no Dieva, tā ir viņas sirds. Un, vajag mazliet burtiņi, bet jūs sapratīsiet. Pat mums visiem zināmā, mēs no galvas visi zinām šo raksturu, Jāņa 3:16, kas saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Ja viņš ir mīlējis, un tāpēc devis, mīlestību dod, un 1. Jāņa 4:8 mums arī atklāja, ka Dievs ir mīlestība. Viņš ir mīlestība, un mīlestība dod. Tur, kur ir daudz mīlestības, tur ir daudz došanas. Tur, kur ir maz mīlestības, tur ir maz došanas. Mīlestību dod, Dievs dod, tā ir viņa sirds. Viņš ir devējs, viņš ir dāsns devējs. Un vēl viena raksturieta, kuru nevar nenolasīt un nepasludināt no Romiešiem 8:32. Man liekas, ka arī tur jābūt. Kā tad viņš, tas ir Dievs Tēvs, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas. Tātad, Dievs Tēvs ir mums devis savu dēlu. Tas ir dārgākais, tas ir lielākais, tas priekš viņa bija vērtīgākais, ko viņš varēja iedot. Viņš neko labāk nevarēja mums iedot. Ja viņš to mums ir devis, tad viss pārējais ir mazāks, viss pārējais ir mazsvarīgāks. Ja viņš to ir devis, tad viņam nekā nav žēl. Viņam nekā nav žēl. Viņš ir devis, viņš ir labs, viņš ir dāsns un bagātīgs tētis. Vēlreiz vienkārši man bija pierakstīts, bet man liekas, ka tas ir ļoti labi. Vēlreiz gribu teikt, ka es gribu dalīties vienkārši ar Dieva sirdi, un ko Dievs saka, un ko es esmu piedzīvojis. Es negribu nevienam, neko kaut kā cilvēcīgi kādu motivēt, kļūt dāsnākam vai tam līdzīgi. Es domāju, ka vienīgais, kas var izmainīt, ka mēs iepazīstam Dievu sirdi labāk. Labi, tad mēs pārējām pie nākamā punkta. Dieva sirds otrais punkts ir mana un tavas sirds. Mana un tavas sirds. Pazīstat to? Tas ir mūsu draugs Treis. Tas bija kādā vienā no mājas reizēm, kad mēs tikāmies, un Treis mums mācīja.
Kāda varbūt tās, nu jā, no šeit lāsušana nebija. Bet tas, ko Trejs mācīja, bija to, ka, nezinu, cik labi var saskatīt, bet, kad ļoti labi ilustrācija bija 3 aplīši. Pirmais aplīts, ka Dievs radīja pasauli ideāli, perfektu. Viņš ļoti labi radīja cilvēku, viņš radīja savā līdzībā. Bet, kas notika, protams, ienāca grēks, mēs zinām, visu šo stāstu ienāca grēks, un tas cilvēka, tas perfektais Dieva līdzības dizains tika sabojāts. Tur līdz ar to mēs redzam sekas arī vēl šodien. Bet Dievs ir labs, un viņš sagādāja ceļu atpakaļ šo oriģinālo dizainu. Un līdz ar to, jā, mēs esam procesā. Tie, kas no mums, mēs esam Jēzus mācekļi, Jēzus sekotāji, mēs esam procesā ar šo oriģinālo dizainu, lai kļūtu ar vien līdzīgāk Dievam, Tēvam. Un tad vienkārši tas jautājums bija pirmais, kāpēc dot, vai ne? Kāpēc te šo stāstu? Kad Dievs saka, kad 5. Mūzes 10.14, jums interesē šīs raksturības, es jums vēlāk varu nosūtīt, nu? Jūs nepaspēsiet visu droši vien izsekot līdz, bet es vienkārši tādā plūdumā iešu. Tur rakstīts, redzi, kungam tavam Dievam pieder debesis un debesis, zeme un viss, kas uz tās. Vai tas iekļauj arī manu maku? Jā, arī manu maku. Tātad Dievam pieder viss, viņam var pieder mans maks, viņam viss pieder. Tas nozīmē, ka viņam viss pieder, bet kāpēc vajag dot? Kāpēc vajag dot, vai ne? Ja viņam viss tāpat jau pieder. Un tā atbilde ir, ka Dievam nevajag. Dievam nevajag, ka mēs dodam. Es ticu, ka mums to vajag. Mums vajag. Mums to vajag. Mūsu sirds izmaiņām to vajag. Mums, lai mēs kļūtu līdzīgāki Jēzum. Jā, spilventiņi. Es šīs viens stāsts. Es uzaugu tādā ļoti pieticīgā ģimenē. Mēs bijām ļoti pieticīgi. Mums bieži vien skanēja tādi teikumi, ka nezinu, kur tā visi nauda paliek, un tādi, ka būs jāsavalk josta. Mēs nezinām, tādi, diezgan pieticīgi. Un es saprotu, tas man kaut kā ievazina tādu vaigu un nabadzības domāšanu un tādu vispār skopumu. Es biju šausmīgs skops cilvēks. Tas man vienkārši padarīja par skopu cilvēku. Un kāpēc spēlēņi? Es atceros, vienreiz es trenējos futbolā, un es biju aizbraucis uz turnieru savu draugu, un mums tur treneris bija pateicis, ka viņam līdz kaut kāds uzkots vienkārši, mums tur visu dienu būs jābūt. Un man liekas, ka man māma nopirka spēlētiņus, tādu labu maisiņu. Man liekas, kā citādi man nebija. Tie spēlētiņi, zinu, sākuma iekšā pildiņus vajag ešķīgi. Un es paņēmu grāt tos spēlētiņus, un tur bija mans draugs. Viens no maniem labākiem draugiem, īstenībā. Un viņam, man liekas, nekas nebija līdzi, viņš neko nebija paņēmis, tikai ūdeni. Viņš tāds, padalīsies ar tiem spēlētiņiem, viņš tāds, nē. Tas nav labs maņas. Viņš tā kā iedodies, ne? Viņš man pateica, nogalinošo frāzi, viņš teica, Dievs teica dalīties. Es tā, ok. Es padalījos, šis teikums man uzrunāja. Viņš nebija tāds baigi, kristies vai kā, bet to viņš zināja, ka Dievs teica dalīties. Tas vienkārši parāda, kā tā vidi, kurās uzauga, kā viņi man izveidoja. Un tagad es nācu pie ticības, es sāku iepazīt Dievu, es vienkārši radikāli Dievs man sirdi izmainīja. Varam iet uz nākamo. Vēl viens tāds punkts, kāpēc dot, ir tāpēc, ka došana ir pielūgsme. Caur došanu mēs pielūdzam praktiskā veidā un aktīvā veidā. Mēs pielūdzam Dievu caur to. Vai arī kaut ko citu. Tad Dieva vārds saka, Mateja evaņģēlijā 6.19-20. Kungs Jēzus to saka. Nekrājiet savu mantu virs zemes, kur koris un mūsu tās maitā, un kur zagļi lok un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne koris, ne dūls tās nemaitā, un kur zagļi nelok un nezog.
Jo kur ir tava manta, tur būs arī tavas sirds. Kur ir tava manta, tur būs arī tavas sirds. Šeit, kāpēc Jēzus to saka? Acīm redzot, tur ir ļoti cieši saikni, kur ir tava manta, kur ir tava nauda, kur ir tavas finanses, kur ir tava īpašuma, tur ir tavas sirds. Jo vairāk tu tur ieguldi, jo vairāk tavas sirds tur pieķeras. Kaut kādā ziņā, kur ir tava manta, vai kur tu ieguldies, tam tu kalpoji, tam tu nododies, to tu pielūdz. Bieži vien cilvēki domā, manas sirds tur nav, tāpēc es negribu dot, tā. Dīzim kā otrādāk, tur, kur tu ieliec tur tavs sirds, tur, tā teikt, iet līdzi, paldies par vārdu. Mūsu sirds, un diemžēl, tas skumjais arī tas, ka mūsu sirds ir tāda, ka viņi pieķerās lietām, viņi pieķerās mantai, viņi pieķerās visam, kam ir viena nodokļa grāmata, tad to vēlāk, viltus Dievs saucās. Un tās sirds vienkārši viņi visu laiku kaut ko grib pieķerties. Un savu drošību atrast visādās vietās. Jā. Un savā ziņā viens no veidiem, kā būt brīvam no tā ir dodot prom. Dodot. Jā. Ļoti labi. Okay, ļoti labi, kāpēc, viss kārtībā. Es nolasīšu no to, Tātad pielūgsme vēl turpinās. Tātad neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem. Šo mēs visi raksturēt zinām, vai ne? Vai nu vienam viņš ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nīcinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Kāpēc tur ir lietot tāds vārds mamons? Es saprotu, par ko runā, ka tu vari kalpot Dievam, pilnībā nodoties Dievam, tavu uzticību, tavu drošību, visu, tavu identitāti ir Dievam, vai arī cilvēks var nodoties kalpot mantai vai kaut kā maicīgi. Kāpēc tur minēts mamons, nevis nauda? Es visu tāpēc, ka aiz tā stāv kaut kas vairāk kā tikai nauda, tur kaut kāds spēcīgs gars patiesībā, tas ir cits gars, kas stāv tam visam apakšā. Un tāpēc, ja es saku, tas ir garīgi, tu nevari kalpot vienam un otram, tu izvēlēsies vienu. Un tad tu vari uzslēgt nākamo. Vēlreiz par to, ka tā ir pielūgsme, ka tas ir par sirdi. Ļoti labi, tātad Lūkas 21:1-4. Es nolasīšu tagad. Pacēlis acis, viņš Jēzus ieraudzīja, ka bagātie met dāvanas tempļa zilām braukā. Un viņš redzēja kādu nabadzīgu atraidi, kas iemet tur 2 kārtavas. Viņš sacīja, patiesi es jums saku, šī nabadzīga atraidi ir ziedojusi vairāk par visiem. Jo tie visi ziedoja no savas pārpilnības, bet viņi no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija. Interesanti, Jēzus vienkārši, pirmais novērojums, Jēzus vēroja, viņš skatījās, viņam interesē. Otrkārt, viņš uzslavēja šo nabadzīgu atraidi. Es ticu, Jēzus aizkustināja šīs sievietes došanu. Kad citi deva viņai, dod, nedod, nav starpības. Viņa deva visu, kas viņai bija. Viņa deva no savas nabadzības, no savas trūcības. Viņai nebija vīrs, uz kuru paļauties, varbūt, nezinu, kāpēc arī bērni, varbūt nebija bērni, vai nebija pametuši viņu. Viss, kas viņai bija, uzturās Dievam ar visu, kas viņai ir. Šo meiti jautāja, kā domā, kas notika pēc tam? Es teicu, es domāju, ka Dievs man parūpējies. Jā, es ticu, ka dāsna došana un tāda radikāla došana, dāsna došana, tā aizkustina Dievu, tā uzrunā Dievu sirdi. Vēl viens, es gribēju izstāstīt, bieži vien ir tā, ka tad, kad Dievs uzrunā tā sirdi, tev jūs dot. Tu tāds, labais Dievs, paldies, tad tu man iedevi šo dāvanu. Es tātad, ka man vienreiz bija no šī nemācīties, bet
es biju vienā pielūgsmes, slavēšanas vai evangelizācijas dievkalpojumus, viss riktīgi super notiek, tur ir pielūgsme, tur ir vārds, un Dievs man riktīgi uzrunāja, prieskarās. Man bija tā Dievs saka, Dievs, visu, kas man būs kabatā, es ziedošu, man tur bija tieši ziedošanas tas moments. Man likās, man kā 10 eiro kabatā. Es paņemu lapu, paskatos, tad jau aizmirst vārds. Man bija kaut kāds 100 eiro, es biju kaut kur kāds, man bija vai kaut ko samaksās vai ko, man bija tāds, Dievs, nē, es izdarīju. Un zinu, ko es izdarīju? Es ieliku 10 eiro. Un man bija tāds, kāpēc es apsoli. Es atceru, ko es izdarīju, pēc tam gadus vēlāk, vairākus gadus vēlāk. Tas bija no mīnus uz plusu, tas bija tā kalpošana. Vairākus gadus vēlāk es atceros skudināju, ko es biju apsolījis. Un es pārskaties atdevu vienkārši. Tāpēc, ka, jā, ja tu soli kaut ko Dievam, tad pildi. Tad nākamais Dieva valstības, kāpēc vēl dot? Ļoti praktiski, mēs piedalāmies Dieva valstības darbā, ja mēs piedalāmies. Tur Pāvils no 2. korintiešiem 8. un 9. nodaļā, viņš visas šīs divas nodaļas ir veltījis par finansēm, par naudu, par došanu. Un tur viņš uzslavē korintiešus, tur viņš norāda kādām citām draudzēm. Viņš saka, ka viņi ir piedalījušies Dieva darbā. Un otrkārt, no Lukas 16:9, es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamām, lai tad, kad tas zūd, viņi uzņemtu jūs mūžīgajos mājokļos. Un tad Jēzus saka, izmantojiet. Ko saki? Ko tas nozīmē? Es to saprotu tā. Par tiem mājokļiem es tik labi nezinu, bet es to saprotu, ka Dievs vienkārši saka, izmanto finanses, izmanto mantu, kas tev ir, lai iegūtu cilvēkus evaņģēlijā, lai iegūtu cilvēkus Dieva valstībā. Tad, kad jūs nonāksiet Dieva valstībā, kad to cilvēku būs tur aizies, viņš tev tur pateiks, paldies, es tevis dēļ šeit esmu. Rekord, varbūt viņam tur būs kāds mājoklis, viņš tev uzņem. Es nezinu, kā tas tieši strādā, bet vienkārši Dievs saka, izmantojiet to naudu, naudu kā līdzeklis, izmantojiet, lai cilvēkiem parādītu Dieva valstību, lai viņus vestu tuvāk Dieva valstībā. Jā, un tad var uzslēgt nākamo. Kas protams, tas arī ir ļoti, ļoti praktiski. Vienkārši došana palīdz cilvēkiem. Tas palīdz ļoti praktiski cilvēkiem. Pirmkārt, atraides un vārdi. Mēs zinām, ka Dievam ir lielas sirds par atraidēm vārdiem. Jo viņi vienkārši ir, nezinu, kā, un Dievs ir kā tēvs, viņš vienkārši, viņam sāp sirds par to. Mums zināms, ka Dievs arī grib, lai mums sāp sirds ir, ka mēs par viņiem lūpējamies. Un Dieva vārds saka, Jākoba vēstulē 1:27, tīra un neatraidīta kalpošana Dievam Tēva priekšā šāda. Apraudzīt bāliņus un atraides viņa nedienās un sargāt sevi no šīs pasaules nešķīstības. Mums tas jau tāds stāsts, no jums jau zina, ka mums jau kaut kādiem 10 gadiem. Es pat neatceros, kā tas notika kaut kādā pilnīgi dīvainā veidā. Mums izveidojās kontakts ar vienu mācītāju. Viņš pat varbūt nebija tā laikā vēl pamācītājs, bet nāk sakot no Kenijas, kāda Āfrikā. Un mēs sākām caur Facebook sarunāties un viņš saka, wow, tā kā viņiem nav, tur viņiem vispār, viņiem bija ļoti grūta situācija, viņiem nav draugu, viņš tāds, mēs kaut kos, apmainījāmies kaut kādiem, kaut kā pāris sarunas mums bija, vienkārši rakstiskā veidā, vienkārši tāds skubinājums, atbalstīt vienkārši, kaut kā finansiālu, nosūtīt viņam vienkārši finansiālu atbalstu. Un es nosūtīju, un atceros tāpēc, man sieva bija tā kā, viņa ļoti gudra, ļoti prātīga, viņa ļoti skeptiska. Zin kā, tur ir tā, ka tur visādi internetā cilvēki, un īpaši tur Āfrikā, tur vienmēr ir vajadzības. Bet kāds rezultējās? Mums joprojām ir attiecības, tas ir viss pārāds par kalpošanu, tur ir vispār citi cilvēki pieslēgušies, un tur vienkārši, wow. Tas viss sākās ar vienu tādu došanu. Jā. Pēc tam vēlāk, tikai mēs uzzinājām, viņš mums pats izstāstīja vēlāk, jau gadiem vēlāk. Viņš saka,
tajā reizē, kad tu mūs atbalstīji, mums nebija nekā. Mums nebija ko ēst, mums nebija ko dzīvot, vai viņus tur met ārā no dzīvokļa. Tajā brīdī tas bija vienkārši tik dārgs un tā kā atbalsts. Man bija kāds, mēs bijām drusku skeptiski, bet, Dievs tā kā liks sirdī. Jā. Otrs svēto vajadzības, jo vārds arī saka, esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās, tiecieties būt viesmīlīgi. Tas ir rakstīts Romiešiem 12:13. Tas man arī atgādināja vienu gadījumu. Bija kādi draugi, kas bija atnākuši ciemos, un viņi teica, Reku, tas mūsu viens draugs, viņam ir ar finansēm tā kā, beigie izaicinājumi. Vienkārši atceries aizlūgt par viņu. Es tā, labi, tur kaut kādas jaunās dienās atcerējos. Lūdzu, tā kā Dievs sveitī, visu pietiek. Un tā domāju, kāpēc es pats nevarētu atbalstīt? Un es tā, labi, es varētu. Ok, Dievs, cik? Un Dievs ielaik ciparu, tā kā prātā. Un priekš manis tā bija liela nauda. Es jau pateicu, tur bija 50 eiro. Un arī tas labi, Dievs, tā kā man nav pašam vajag daudz, bet labi, es sveituši, žeduši. Un aizskaitu, nākamajā dienā viņš man zvana. Viņš tā, Aleluja, slava Dievam! Viņš saka, es vienkārši iegāju savā lūšanu kambarī, un es lūdzu, Dievs, dod man 50 eiro! Es biju vienkārši šokā, pirmkārt par to, cik specifiski viņš lūdza, un tiešām ir Dievs, un arī ielikt to sirdī. Tas man bija beigas tāds iedošanās, ka tiešām, Dievs to vadīja. Un trešais ir vadītāji, mēs tam vēlāk arī pieskarsimies, bet tas ir veids, kā Dievs palīdz, teiksim, atsaucoties uz Efeziešiem 4, ir rakstīts, ka viņš, Jēzus, deva šos 5 kalpošanas ofisus, kas ir apostolis, pravietis, evaņģēlis, skolotājs un gans. Un tas ir Jēzus dizains, kā draudzēji darboties. Un lai viņi varētu darboties, lai šie cilvēki var darboties, lai viņi var piepildīt šo savu aicinājumu, viņiem vajadzīgs atbalsts, viņiem vajadzīgs finanses. Ja viņi to dara paralēli kādam citam darbam, tad viņi nevar tam pilnībā nodoties. Jā, labi, tas ir skaidrs, jā? Nākamais punkts vai jautājums, uz kuru mēs gribam atbildēt, ir kāpēc 10. tiesa? Kāpēc 10. tiesa? Es vēl tieši šodien ar savu sievu par to runājām. Es tā saprotu, kaut kā mums bija tā, ka mēs apprecējāmies, mēs sākām dzīvot kaut kā, pirmā lieta mums bija finanses kopīgas vienkārši, mēs nedalām tur mana nauda, tā nauda, mums viss ir pilnīgi kopīgs. Un otra lieta bija vienkārši, mums nebija nekāds tāds baigā mācība vai kaut kas, bet mums bija tāds pilnīgi, vispār nebija jautājumi. Mēs dodam 10. tiesu. No visiem ienākumiem, kas mums ienāk iekšā, mēs dodam 10. tiesu Dievam. Un tā mēs nolēmām, un iespējams tas bija patreizoties manī grāmatē, kur mēs izlasījām, viņi saucās dārgumu princips. Dārgumu princips ļoti labi grāmata, tur ir kaut kā 5-6 principi iekšā, kas man šķiet, bija tas, kas mūs tā kā, pamudināja to vienkārši tā nolikt. Tad domājot par 10. tiesu, ir tā kā arī dažādi viedokļi, vai tā kā jaunajā derībā 10. tiesa ir aktuāla vai nav, tā mēs vēl pieskarsimies, bet arī tā kā par 10. tiesu parasti arī domāt, ka vienmēr, pirmā doma ir, tā jau bauslība, tā jau tas jau Mūzes, tā kā, bet īstenībā nē, tas ir Dieva princips, ko viņš jau, kas ir pat pirms bauslības un pēc bauslības. Pirmo reizi, kur parādās 10. tiesa, bija, kad Ābrahams bija uzvarējis cīņu kauju ar kādiem šiem citiem ķēniņiem, un šajā vienkārši visā, kā to nosauc, šajā stāstā vienkārši parādās kāda ļoti interesanta, ļoti īpaša persona, kas ir Melkisedeks. Un viņš ir šis Salamas ķēniņš, un viņš rakstīts tā, 1. Mūzes 14.
Un viņam pretī iznāca Sodomas ķēniņš, kad viņš pārnāca sakāvis Kedorlaomeru, un ķēniņus, kas bija kopā ar viņu, šāvas ielējā. Tas ir ķēniņa ielējā. Un Melhisedeks, Šalums ķēniņš, iznesa maizi un vīnu. Viņš bija visaugstā Dieva priesteris. Viņš svētīja to un Abrahamu un teica: Svētīts Abrahams visaugstajam Dievam, debes un zemes radītājiem, un slavēts visaugstais Dievs, kas tavus ienaidnieks nodevis tavā rokā. Un ko Abrahams izdarīja, tie, kur atnāca šis Melhisedeks, šis visaugstā Dieva priesteris, ja? Un tajā laikā nebija vēl nekāda, tur Ārona un Mūzes priesterība, vienkārši parādās šis īpašais priesteris, kurš kā uzskata, ka viņš īstenībā ir tā kā tāds pirmtās Jēzum, vai īstenībā, ka viņš reprezentē Jēzu šeit. Un ko vienkārši viņš viņu svētīja? Viņš svētīja Abrahamu, un ko Abrahams pretī izdara, viņš uzreiz došu desmito tiesu. Tā kā 10. tiesa, kur jau viņi parādās jau pirms, un tas bija veids, kā Abrahams vienkārši viņš apliecināja, jā, tu esi mums priesteris. Un priesteris ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, tā teikt. Un mēs zinām arī, kad arī Ebreju rakstā, kas jau jaunā derība, mēs arī lasām par šo Melhisedeks, kur ir atsauc uz viņu, ka šī priesterība turpinās joprojām Melhisedeka priesterība, kas ir jau jaunajā derībā. Otrs gadījums, kad arī vēl pirms Mūzes parādās 10. tiesa, bija Jākabs, šodien arī jums skanēja eņģeļi, es nezinu, man liekas, reizēlējās eņģeļi augšā lejā, ja? Atcerieties, ka bija stāsts, ka Jākabs bija aizbēdzis no savu tēvu, no savu brāļu, patiet toreizāk. Un tāpēc viņš viņu piemānījis un izkrāpis, tā teikt, tēva svētību vai pirmdzimtību. Un viņš vienkārši aizbēga. Viņš vispār viņam nekā nebija, viņam bija tikai spriedzes, viņš nezināja, ko viņš darīs. Viņš domāja, droši vien arī visizmāk, viņš domāja, ka Dievs arī nav ar viņu, Dievs viņu pametis. Viņš guļ vienkārši tur uz akmens. Viņš redz sapni tajā naktī. Un īstenībā Dievs tā kā pasaka viņam, nē, es esmu ar tevi. Un šajā sapnī. Un ko Jākabs izdara, ko viņš saprot? Dievs visu šo laiku izmāk ir mani, un es tikai to neapzinājos. Un viņš saka, ok, Dievs, ja tu nāks ar mani, es tev nelasīšu precīzi, es vienkārši izstāstīšu. Ja tu nāks ar mani, ja tu būsi mans Dievs, ja tu man svētīsi, ja tu man palīdzēsi, tad es 10. daļu no viss, kas man ir, es došu tev. Un viņam bija tāds kā zvērests Dievam. Kas notika pēc gadiem? Viņš joprojām bija promotēti, kas notika pēc gadiem, kad viņš atgriezās jau savu tēva tajā zemē, un viņš bija bagāts vīrs. Viņam bija sievas, tā laikā bija vairāks, tas šodien mēs tā nedaram. Viņam bija sievas, viņam bija bērni, viņam bija lopi, viņam bija, varētu teikt, viņš bija bagāts vīrs. Es ticu, ka šī viņa došana bija atslēgas lieta. Ok, tālāk ejam, tad Mūzes, bauslība un levīti. Jā, es vienkārši īsti šeit, es teicu, jūs jau visi zināt šo, vai ne? Bet patiesībā man bija baigās svētīt pārlasīt šīs vecās derības raksturvietas. Tas ieraudzīs īstenībā, kāds skaistums viņās ir, kāda Dieva gudrība, fantastiska Dieva gudrība tur iekšā. Mums liekas, paustība, vecā derība, tur ir fantastiska Dieva gudrība, tur ir vienkārši skaistums tur ir iekšā. Vienlaicīgi jau arī labāk. Tātad konkrēti par levītu kalpošanu, kad Dievs bija 12 cilts, ne? Dievs teica, ok, jūs būsiet mana tauta. Kārtība būs tāda. Viena no ciltīm, kas ir levīta cilts, viņi nestrādās, pārējās 11 viņus atbalstīs, visi dos 10. daļu no saviem, tā teikt, no savas ražas, no visiem saviem ienākumiem, un atbalstīs tātad šo levītu darbu, un viņi ir tie, kas kalpo, kas ir priesteri, kas ir
kalpo Dievam, jā, kalpo ar upuru pienešanu, lai tauta var saņemt grēku piedošanu. Dažādos veidos viņi kalpo šajā sēšanas telpī. Un viņi tie, kas arī, tur Dievu vārdu, nes tālāk Dievu vārdu, māca Dievu vārdu. Un kas interesanti arī pat šiem, var sakot, jā, viņi vienkārši ir brīvi darīt šo kalpošanu, viņiem nav jāstrādā, bet līdz ar to viņiem nekas nepiederēja, viņiem nebija īpašumi. Bet, kas bija arī interesanti, ka Dievs lika arī pašiem levītiem vēl no tā, ko viņiem deva, arī to 10. tiesu. Tā kā tā 10. tiesa, tas princips bija ļoti spēcīgs. Tālāk, jā, un patiesībā, kas ir interesanti, ka 10. tiesa bija tāds sākums. Viņi patiesībā deva aptuveni 25% no saviem ienākumiem. Es nolasīšu no 5. Mūzes 12:5-6. Rakstīts tā: meklējiet un ejiet uz to vietu, ko Kungs jūsu Dievs no jūsu ciltīm izvēlējies, lai liktu tur savu vārdu, lai liktu tur mājot savu vārdu. Tur pienesiet savus sadedzināmos upurus, kāvējumos upurus, 10. tiesas, silājumos upurus, solījumu upurus, labprātīgos upurus un lielo un sīklo pirmdzimtos. 7 dažādas došanas tur bija. Tā kā viņi deva patiesībā daudz vairāk. Ok, tad mēs virzamies tālāk uz jauno derību. Jaunā derība, kāpēc dot draudzēji. Jā, un ir arī dažādi viedokļi, lai jūs zināt, ir dažādi teoriski uzskati un viedokļi, kā būtu jāizskatās jaunās derības došanai un 10. tiesai. Jo nav tā kā balsts un melnu pateikts, bet vienlaicīgi ir kaut kādas lietas, ko mēs no rakstiem varam izdarīt secinājumus. Un kāpēc dot draudzēji? Viņš drusku paņem apakaļ. Ir tāds labs princips, ko iespējams daudz no jums jau ir dzirdējuši. Tas princips ir, tu dod 10. tiesu draudzēji, var sakot, pareizāk tā, ir 10. tiesa un ir labprātīgie ziedojumi, kas varbūt mazliet līdzīgi arī bija vecajā derībā, ne? Tur tikai viņi bija vairāk. Bet, un tad bieži vien tas tā tiek mācīts, ka tu dod 10. tiesu draudzēji, un tad ir brīvprātīgie ziedojumi, tu vari ziedot cik vien tev vienāk prātā, vai cik vien tu atļauties, vai cik tev šātais gars tev pamudina. Jā, tas ir tāds princips, mēs par to vēl mazliet ārāk parunāsim. Bet, ok, kas raksturo jauno derību? Man tāds tā kā jautājums, kāpēc dot draudzēji, kāpēc dot jauno derību? Kas raksturo jauno derību? Tagad var atvērt šo spēcīgo bildi, manuprāt, un raksturiet, kas saka, 2. Korintiešiem 8:9 rakstīts: Jēzus, bagāts būdams, kļuva nabags, lai mēs kļūtu bagāti. Es nosīšu turienes. Jūs pazīstat mūsu kunga žēlastības dāvanu. Viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Vai žēlsirdīgi ir padarīt par likumu? Sorry, ir man pierakst tālāk. Vārds sakot, tālāk nelasē. Vārds sakot, es esmu sarakstījis. Tā, labi. Jā. Tātad Jēzus, tas, ko viņš izdara, viņš ir bagāts, ja? Viņam viss ir dots, viņam viss pieder, ko viņš dara. Viņš kļūst par nabagu. Tāpēc, ka viņš redz, ka mēs esam nabagi. Mēs esam vienkārši nabagi, garīgi nabagi un bieži vien arī fiziski nabagi un finansiāli nabagi. Viņš ir gatavs, tā bija viņas sirds, tā bija viņa izvēle, viņa viens, ka nav darīt.
tā ir viņa vēle kļūt par nabagu mūsu dēļ, lai mēs kļūtu bagāti viņā. Tā ir tā, kas raksturo, manuprāt, jauno darību. Tu vari atvērt nākamo. Jā, un es domāju, ir vēl kāds tāds lietas, kas raksturo jauno darību, viena no tām ir brīvība. Jaunā darībā, došanas jautājumos mums ir pilnīgi brīvība. Nav rakstīts viedoja 10. tiesu, nav rakstīts. Vienīgais ir divas lietas jaunajā darībā, kas atsaucās uz 10. tiesu. Viena no tām ir, kur Jēzus saka farizējiem, jūs dodat 10. tiesu, bet jūs esat aizmirsuši kaut ko svarīgāku, žēlsirdību, mīlestību. Tad Jēzus nepasaka, nē, nedariet to. Viņš neapcer, viņš nepasaka, nē. Viņš saka, ir ok, dariet to. Bet viņš saka, mīlestība un žēlstība ir vēl svarīgāk. Un otra lieta ar ebrejiem, ko es jau pieminēju, kad ir šī Melhisedeka priesterība, kura turpinās joprojām. Un tāpēc mēs savā ziņā, ja mēs dodam draudzē, ja mēs dodam Dievam, mēs līdzīgi kā Abrahams dodam Melhisedekam, dodam Jēzum īstenībā. Caur to apliecinām, ka viņš ir mūsu priesteris, viņš ir mūsu kungs. Jā, pilnīgi brīvība. Jums ir pilnīgi brīvība, jums nekas nav jādara. Jūs esat brīvi, neviens jums neko neliks darīt, neviens jums neliks neko dot. Bet es ticu, ka jo vairāk mēs iepazīsim Dieva sirdi, jo vairāk mēs gribēsim dot, mēs kļūsim par pieaugušiem devējiem. Varbūt kādam liekas, kur ir āķis. Tiešām, pilnīgi brīvība, tiešām man nekas nav jādara. Notiek par došanu. Man gribās teikt, nē, nav āķi. Nav āķis. Bet, tas āķis ir, kad tev ir jāstaigā garā. Tev jāstaigā garā un tev jāpaklausa viņiem. Un, ja tu staigā garā, tad tu 100% pieder Dievam. Ja tu 100% pieder Dievam, tu dod viņam arī 100%. Un tu vari pašat nākamo. Otra tā lieta, kas man šķiet ļoti arī raksturo, un tā bilde nav tā izcilākā, bet es kaut ko piemeklēju. Radikāls dāsnums. Un mēs to redzam apostolu darbos 4. nodaļā 32-35. Ir rakstīts tā, ticīgo pulks bija vienas sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Un apostoli ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos, un lielas žēlastība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumcietēji, jo ik viens, kam piederēja zeme un nami, pārdeva tos un atnesa iegūto naudu un nolika pie apostoli kājās. Un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Mēs redzam radikālu došanu, vienkārši cilvēki gatavi atdot savus īpašumus. Tā teikt, varētu teikt, ka jaunā derība pacem to latiņu, viņi pacem standartu. Radikāla došana, radikāla nesautīga kalpošana ir tas, kas raksturo jauno derību. Vienlaicīgi nav likuma. Nav likuma. Es brīvs. Es brīvs. Ok. Paši tālāk. Jā, tas, ko es jau ieminējies, ka Jēzus viņš neatcēla 10. tiesu, vai ne? Vienlaicīgi mēs redzam daudzās citās jomās, kad viņš latiņu paceļ. Un viņš saka, es arī viņš to izstāstīju, tikai vēlreiz par to, ka viņš tā kā norāja farizējus. Es nolasīšu īstenībā Mateja 23. Vai jums raksta mācītāji farizēji, jūs liekuļi? Viņi pildīja likumus perfekti, ja? Un ko, jā. Tā kā, divi grāvi, ne, tā kā ir likums, tu pildi perfekti, un tu iekrīti, kā tos tāds legālismā, es esmu labāks, es pildu. Otrs grāvis, tā kā pilnīgi žēls, tikai es neko nevaru. Divi grāvi, ne? Bet kaut kur, tur pa vidu,
staigājot garām, mācēties Dievu vārdu, tur pa vidu ir tas, kas tad? Radikāli paklausīt no mani. Viņš saka, vai jūs rakstu mācītāji farizēji, jūs dodat 10. tiesu no mētrām, bīlēm un ģimenēm, no visi, kas viņiem bija, viņi draudzē, viņi no tā deva 10. tiesu, viņi paklausīja likumā, visu pareizi. Bet atmeti to, kas svarīgākais bauslībā - taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt, viņš neatcer, bet to otru nevajadzēja atmest, neatmest. Līdz ar to Jēzus neatmet 10. tiesu, bet viņš saka, ka ir kaut kas daudz augstāks, daudz svarīgāks, taisnīga tiesa, žēlsirdība, ticība, mīlestība. Svarīgāk par likumu. Vai Jēzus maksā 10. tiesu, kā es domāju? Viņš vairāk. Amen. Precīzi tas, kas man ir uzrakstīts. Jēzus atdeva 100%. Viņš atdeva sevi visu. Viņš atdeva par tevi, par mani, sevi visu 100%. Viņš neatdeva 10 par vienu kāju. Viņš atdeva 100% sevi. Un tad to mēs arī varam dot. Mums ir labāka derība. Kā vecā derība. Mums ir labāka derība. Mums ir labāka apsolījumi. Ko jau tikko redzēju? Pagaid, to pēc tam. Mums ir labāka derība, ja? Mums ir labāka apsolījumi. Un arī ebrejiem par to runā, ka mums ir labāks augstais priesteris. Tāds, kuram nebija jāpienes upurs par saviem grēkiem, viņš bija bez grēka, viņš ir perfekts, un viņš ir mūžam dzīvs, tāpēc viņš var iestāties par savējiem, viņš ir mūžam dzīvs. Tas nebija tā, ka vecajā derībā priesteris pirmkārt, viņš ir cilvēks, viņam bija jāpienes grēku pašam par sevi. Un otrkārt, viņi ir, visu laiku bija jānodot tālāk, ja esi mūžīgs. Viņš ir mūžīgs, viņš ir dzīvs, viņš var iestāties par savējiem. Tas ir labāk derība. Tas ir labāk apsolījumi. Tas ir labāks augstais priesteris. Es uzlieku to nākamo bildi. Jums noteikti patīk, šeit tad aiziet kā kafejnīca, vai ne? Pasakiet man, kas ir smalkākais restorāns Rīgā? Man pašam pirmais, kas nāk prātā, bija Vincents, es saprotu, viņš tagad ir slēgts, varbūt ir kāds cits aktuālāks, viskrūtākais restorāns Rīgā, kas ir. Skaļāk, lūdzu. Es tagad gadams priekš sevis savējis kaut kāds smalkais, kur gribētu aiziet, jāieklāj naudiņu. Iedomājieties situācijas, iedomājieties uz savu smalkāko restorānu, kur jūs rīkīgi gribat aiziet, ir jākrāj nauda, ja? Jūs aiziet uz to restorānu, jūs pasūtat, kur jūs gribat vislabāko. Un jums atnesa, viss ir super, vienkārši tur ir superīgs dizains, atmosfēra, viss ir ideāli. Un jūs beigās atnāk oficientiem, jūs saka, es maksāšu tā kā par lido rīķiem. Tas, ko, es gribu samaksāt, es maksāšu tā kā par lido rīķiem. Sorry, tie domā lido rīķi. Nekas slikts par lido super, es arī dažkārt teikt. Ko es gribētu pateikt? Mums ir labāka jaunā derība, mums ir labāka derība, mums ir labāka apsolījuma, mums ir labāks augstais priesteris. Bet, ja mēs maksājam tā kā pa rīķiem, tad kāds nav kārtībā. Bet neatkarīgi kā apsūdzīt. Un to arī vienlaicīgi man arī tā doma nāca, ka man šeit ir labi un ir pareizi, ka tu vienalga, kurš šobrīd esi, vai tu maksā 10. tiesu vai nē, vai tev citādāk uzskati, lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev atklāja priekš tevis. Bet es ticu, ka ir labi un ir pareizi dot 10. tiesu tur, kur tu saņem garīgo maizi, kur tu saņem to tur.
Par to arī tā teikt dot. Jā, varbūt tās liekas, radikāla došana, pašaizliedzīga kalpošana, izklausās super, tad es tur vēl neesmu varbūt. Ar kaut ko, varbūt ar kaut ko vienkāršāk ir jāsāk, ne? Es ticu, ka tas vienkāršākais, ar ko sākt, ir 10. tiesa draudzē. Un labprātīgais iedomājumi tā, kā tu vari izvēlēties, vai arī kāds tavs iespējas, vai kā tavs sirds pamudina, vai kā tavs svētais gars pamudina. Es ticu, ka tas ir labs princips, ar ko sākt. Un tas nebūtu nav griesti, vai tu vari darīt, ko tu gribi ar savu naudu, tev ir brīvība, tu to, cik tu gribi, bet šis ir ļoti labs princips. Un mēs esam, kāds teica, mēs to esam paņēmuši no paša sākuma. Un mēs esam redzējuši svētību tajā. Tu dod tā kā konsekventi, tu dod regulāri. Tas tev arī regulāri ir atgādinājums, es uzticos Dievam. Tu man pietiks. Un es nedodu tad, kad mēneša beigās varbūt sanāks. Nesanāks. Nesanāks. Ja tu mēneša beigās dos, tev nesanāks. Tev noteikti iztērēsies. Līdz ja tu dos kā pirmo, kā Dievs saka, pirmie augļi. Tad cits tev pietiks. Tu pietiks un Dievs tev svētīs. Es gribu arī izstāstīt vienu savu liecību. Kā patiesībā pat salīdzinoši nesen. Mēs devām savu, mēs no sieva vēlas, bet mēs devām savu 10. tiesu, un mēs uzskatījām, ka primāri mums jāatbalsta tie, kam rīktīgi ir trūkums, ka, bārņi, tā kā šis no Kenijas, īstenībā tikai bildīt, jā, bet aizvirst. Atbalstīt trūkumus, atbalstīt, kam tas, visvairāk ir nepieciešams. Mūsu 10. tiesa daudz gadus gāja pie viņiem, un tad mēs devām tad kaut kur citur, tad draudzē. Bet īstenībā nesen, tad salīdzinoši gadu atpakaļ, man bija tā, ka Dievs kaut kā tomēr uzrunāja, bet kā tu īsti ir? Vai tomēr nav jādod 10. tiesa draudzē? Un man bija tās, es kaut ko palasīju, paskatījos vairāk, paskatēju, ko Dieva vārds saka. Es sapratu, ka tur ir tomēr šis princips, un tas ir labs princips, un man bija tāds, jā, bet es negribu noņemt šiem šiem cilvēkiem, kurus mēs atbalstam, es negribu noņemt to atbalstu, novirzīt arī to draudzē, jo viņiem burtiski viņiem vajag vajadzīgs ēdiens. Un man bija tāds, Dievs, labi, Dievs, es iedošu 10. tiesu draudzē, skatīšos, kas notiks. Un es to pat knapi tikai biju tā nolēmis vai izteicis. Es nezinu, tās nedēļas laikā vai pat tajās tuvākajās dienās bija tā, ka vienkārši mums boss un piezvana un saka, klausies, labas ziņas. Mēs to pacelsim algu. Man bija tāds, wow, Dievs, tas bija ātri. Tā bija ātri atbildi, jā. Tas man bija tāds, wow, Dievs, tu vienkārši esi superīgs un tu esi labs, tu esi uzticams. Un interesanti, kad Dieva vārds mums saka nekādināt Dievu, ne? Dievs saka nekādināt Dievu, tā kā Mateja 4 ir rakstīts, kad Sātans viņu kādina, viņš saka, ka nebūs kungs vai Dievu kādināt. Bet vienlaicīgi Dievs saka, par finansēm pārbaudi mani. Viņš saka, par finansēm pārbaudi mani. Es to ir nolasīšu, ja? Tas svarīgi, kā tas nav, man liekas, tur. No Aleahijas grāmatas 3. nodaļas 8 līdz 12, tur rakstīts tā. Vienkārši kontekstam izlasīšu visu. Vai cilvēks var aplaupīt Dievu, bet jūs aplaupāt mani? Jūs sakāt, kā tad mēs tev aplaupījuši? Ar 10. tiesu un ziedojumiem. Ar lāstu jūs esat nolādēti, bet mani jūs aplaupāt, visa tauta. Man sakot, Izraēla tauta neziedoja 10. tiesu, viņas saka, jūs mani aplaupāt, jūs vienkārši paturat to, kas jums nepieder. Tas bija likums un netajā laikā. Un tālāk rakstīts, nesiet
visas 10. tiesas uz dārgumu krātuvi, un lai manā namā ir ēdiens. Tad pārbaudiet mani, saka pulku kungs, vai tad es jums neatvērtu debesu logus, vai nelietu pār jums svētību, līdz būs gana. Šeit ir angliski, tur bija līdz būs pāri lūstošanās. Šis ir Dieva vārds. Dieva vārds saka pārbaudi. Pārbaudi man par finansēm. Un protams, šis arī brīnišķīgs atgādinājums. Vai tad es neatvērtu debesu logus, nelietu pār jums svētību, vai tad viņam kaut kā ir žēl, ja viņš savu pašu dēlu mums ir devis, vai tad viņam kaut kā ir žēl, vai tad viņš nedos. Viņš ir labs. Ok, kādu palīdz man? Jā. Jā, noslēgumā ir kaut kādi principi, ko Dieva vārds runā, diezgan daudz Jēzus par to runā. Principi gan par naudas pārvaldību, gan par došanu. Es teicu, ka ir svarīgi abi divi, ir svarīgi mums būt uzticamiem ar finansēm, ir svarīgi arī šis došanas principi un pati došana kā tāda. Un lūdzu nelasiet, ja? Es vienkārši skatīties uz to tekstu, bet es vienkārši iziešu ātri cauri pa vienam. Manuprāt, tie ir ļoti labi principi, viņi strādā. Pirmkārt, es uzticams mazās lietās. Mateja 25:21. Viņa kungs tam sacīja, labi, mans krietnais un uzticamais kalps. Tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām. Tas ir Dieva princips neatkarīgi, tad vai tu esi kristietis vai nekristietis, vai tu seko Dievam vai nē, uz Dieva principu. Tas uzticams mazās lietās, ka Dievs kaut kur uzticēs, tu to dari ļoti labi. Dievs tev dos vairāk, Dievs tev iecels par nākamajā līmenī, viņš tev iecels par vadītāju, viņš tev dos vairāk. Otrais princips, nekrītieties mantai. Kā var nekrītieties, dodot prom. Tas pats, ko sev nolasīja, nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodas un rūs tās maitā, un kur zagļi roku un zog, bet krājiet savus mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs tavas sirds. Jā, tur, kur tu liksi savu mantu, tur būs tavas sirds. Nepiekļuvies mantā. Tā manta tik un tā. Tas atceries tajā grāmatā, ko es pieminēju, dārguma princips. Tur bija tāds stāsts, tas vīrietis, kas sarakstīja to grāmatu, ko viņš izdarīja, viņš paņēma savu ģimeni, viņam bija vairāk krājumus aizmirst cik. Viņš paņēma visu savu ģimeni, iekāda mašīnā, aizbrauc uz izgāsturi. Un viņš mācīja viņam šo principu. Viss, ko mēs jebkad nopirksim, viņš teica, jebkāds drēbes, mājas, bērniem ir īpaši rotaļlietas, un dāvana dzimšanas dienu nokatiem ir viņam uzdāvināts ar kaut kādas mantas, viņas jau saplīs. Visas lietas nonāks tur, tajā izgāstuvē. Visas pilnīgi lietas, arī mūsu mašīnas, pilnīgi visi mēdels, viņas nonāks tur. Agrāk kā vēl. Un, protams, ka mums viss ir vajadzīgs. Mums viss vajadzīgs nenozīmē, kā mēs dzīvosim bez mēdela. Bet viss nonāks tur, līdz ar to pieķerties tam nav, tā kā nav vajadzības, nav jēgas. Okay, tālāk, trešais princips beidz no parādiem. Parāds ir jūgs. Atdot parādu, atdot parādu, lai tu esi Dievs no jūga un vari dot citiem. Var sakot, Dievs saka, Salmam pamācības 22:7, bagāts pār nabagiem valda, kas aizņemas paliek devējiem kalps. Vienkārši tā domāšana, tā kā es dzīvoju vienreiz, vai es nopirkšu mašīnu, paņemšu kredītkartes, tas vienkārši no tā ir jābēg, tas viss ir jāmet ārā, ir jābēg no parādiem. Un vienīgi, tas, ko tas apsola, kredītkartes, protams, citādāk, ka tu aizņemies aizdevumu priekš dzīvokļa, priekš mājas, tas ir ilgtermiņa ieguldījums.
Bet tā ātrā tērēšana, ātrā sapņa piepildīšana, īstenībā vienīgais, kurš piepilda sapni, ir tas, kuram tu aizģēr savu naudu. Ceturtais princips parūpējas vispirms par savējiem, lai neesi ļaunāks par neticīgo. 1. Timotejiem 5:8. Bet, ja kāds par savējiem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ticība ir apmetis, un viņš netāks par neticīgo. Wow! Pirmkārt parūpēs par savējiem, tas sevis tuvāk, ja tev ir ģimene, tev ir bērni, tu parūpēs par viņiem. Tas vienkārši, ir radikāli došu, jūs varat, ok, Dievs man uzrunās, pārdošu visu, kas man vienas atdošu, jānācīt manu ģimeni. Primāri, mans uzdevums ir Dievs man atprasīs, kā es rūpēs par savu ģimeni, par savu sievas un bērniem. Kāda jums varbūt nav precējušies vai nav attiecības, jums ir jūsu vecāki, jums ir garīgie varbūt bērni, vai jums ir draugi, kuriem arī jūs varat rūpēties. 5. punkts - sējas un pļaujas likums. Galatiešiem 6:6-7. Kas mācās Dievu vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmietu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tas kaut kādā ziņā iet kopā ar to, ja mēs runājam par finansēm tieši šobrīd, tas kaut kādā ziņā iet kopā ar to, par tiem parādiem, kad vienkārši, tu dzīvo, varbūt, es nezinu, kāds no jums, bet ja cilvēks vienkārši dzīvo, izlaid, viņš neseko līdzi, viņš neplāno, viņš nedomā, bet viņš saka pēc tam, man nav naudas, es nevaru ziedāt, ka man nav naudas. Tas ir rezultāts tam, kā tu sēji, tas ir rezultāts tam, kā tu pārvaldīji savus finanses. Tā nav apsardzība, Tas vienkārši Dieva princips, ko tu sēji, ko tu pļauji, tu sēsi svētīgi, tu pļaus arī svētīgi. 6. Dod, un tev tiks dots. Es pilnīgi ticu šim principam, viņš strādā, vienlaicīgi es zinu, ka viņš ir tik bieži izmantots manipulatīvi, vai arī vienkārši cilvēcīgi motivācija. Dod, un tev tiks dots, aiziet, samēties kastītē. Jā, bet vēl sakot, tas princips strādā pilnīgi noteikti. Bet tas nav, redziet, dod un tev tiks dots. Tā kā tu tā padomā, ka es došu, man būs vairāk. Ļoti labi. Motivācija beigās kāda? Es domāju par sevi. Sautīgi motivācija beigās. Tāpēc tas princips strādā, vienlaicīgi, lai mūsu motivācija nav, lai es dabūtu vairāk apakaļ. Dieva vārds arī saka, Lūkas 6:38, dodiet, un jums tiks dots. Pilna, saspaidītu, sakratītu pāri plūstošu mēru, jums dos klēpīgi. Ar kādu mēru jūs mēru, tā arī jums mērīs. Piemēram, ja tu iesēji, 5 maisus ar graudiem, es nezinu, cik kā tur raža sanāk, piemēram, 50 maisus tu pēc tam savāks, tāda būs tā raža. Bet, ja tu, piemēram, iesēji 50, tu novāks 500, tā kā ir atšķirība, vai ne? Bet, jo vairāk tu dod, tas bija sējas un pļaujas likums. Bet, varbūt šeit es tevi attiecas. Šo es dzirdēju no mana mīļa Dieva vārda skolotāja, viņš sauc Dereks Prins. Viņš teica tā, ka pie viņa bija nākuši cilvēki, kuri teica, viņš bija mācīts tieši par došanu, par desmitoties. Viņa nāca cilvēki un teica, es esmu pārāk nabadzīgs, lai dot. Viņš tā saka, nē, tu esi pārāk nabadzīgs, lai nedod. Viņš saka, ja tu sāksi dot, Dievs tev palielinās, Dievs tev dos atpakaļ, Dievs tev tas vairāk, tu nebūsi nabaks. Es man uzrunājumu liekas ļoti labs.
Tagad savā ziņā saredzamā ka tas arī par domāšanu. Un man arī tā domāšana bija ilgi tāda, nāpināties tur mazliet, tur nepārtērēties, tur pieliet 5 litrus tikai degvielas. Man vajadzēja, es patērēju laiku, es braucu, tur pēc tam nezinu, cik reizes ielēt tos 5 litrus. Tas arī bija tāds domāšanas veids, un tas arī mums svarīgi, mēs par to esam arī runājuši daudz, cik svarīgi domāšana. Jā, un pēdējais kā tāds princips, kas jau tika pa vidam pieminēts, ka 10 pies draudzē un atprātīgie ziedojumi pēc iespējām, pēc vēlmēm, pēc svētā gara vadības. Es ticu, ka Dievs ir labs, un viņš ir bagāts, un viņš nav nabaks, viņš nav nabadzīgs devējs, viņš ir bagāts devējs, viņš mums devis savu dēlu, Romiešiem 8:32. Ja viņš pašu savu dēlu nav taupījis, un viņš devis par mūsu grēkiem, kā tad viņš mums nedos visas lietas? Viss cits ir mazāks, viss cits ir mazsvarīgāks. Vienlaicīgi, es ticu jau vairāk, mēs to saprotam, kas mums ir dots, saprotam mūsu tēvu, saprotam viņa sirdi, mēs iepazīstam viņa sirdi, viņš ir devējs, viņš ir labs, viņš ir bagāts. Un vairāk mēs gribēsim ar viņu līdzināties, vairāk mēs gribēsim paši dot. Reiz es teicu jau pašā sākumā, tu esi brīvs, tev nekas nav jādara. Jo tad Dievs tev uzrunā, tad paklausi viņu. Kādi jautājumi? Jūs. Man liekas, ka es vienkārši noslēgšu ar lūkšanu. Es ceru, ka tas bija saprotami. Un ka jūs iepazināt mazliet labāk Dieva sirdī, jo es ticu, ka tas ir vienīgais, kas mums ir vajadzīgs. Iepazīst Dieva sirdi un kļūst pieaugoši dāsns devējs. Jā, es lūkšu. Paldies, Tev, Tēvs debesīs, par Tavu sirdi. Paldies par Tavu dāsnumu. Paldies, ka Tu esi bagāts Tēvs. Paldies, ka Tu esi Tēvs mums pašu dārgāko. Paldies, ka Tu devi mums savu dēlu Jēzu. Paldies, Jēzu, mēs pasakamies arī par Tavu upuri, par Tavu radikālo mīlestību, radikālo došanu, radikālo nesāpīgo pienājumu, kalpošanu. Jēzu, mēs pasakamies, mēs gribam Tavu līdzināt. Mēs pasakamies to, ko Dievs izdarījis pie krusta. Mēs pasakamies arī Tavs svētais gars. Pasakamies, kur mēs dzīvo šā jaunajā derībā, kur mums ir vienkārši pieejama Dieva klātbūtne, kas bija liekta, kas bija tikai priestariem. Un tad arī tāds ļoti īpašos veidos, ļoti īpašos gadījumos. Paldies, svētais gars, ka mums ir Tavu klātbūtni, Jēzu, mums ir Tavu klātbūtni, Tēvs, mums ir Tavu klātbūtni ar svēto garu. Paldies, ka Tu mums atklāji savu sirdi. Paldies, ka mēs to varam lasīt Tavā vārdā. Paldies, ka Tu arī gribi uz mūsu sirdīm runāt, un Tu esi to arī darījis, un es ticu, Tu gribi to vairāk darīt. Es lūdzu, ka Tu pat runā, jā, šajā brīdī uz mūsu sirdīm, kungs. Lūdzu, ka šī teoloģija, šie vārdi, šī mācība, ka tas kļūst dzīves. Es lūdzu, ka mēs varam piedzīvot to savās sirdīs un kļūt dāsni dēļ. Paldies, Dievs, ka došana vairo došanu. Tad, kad mēs dodam,
es vēro došanu arī citos. Un paldies, ka tu mums dod, tas mūsos arī var došanas sirdi. Es lūdzu, svētais gars pūt savu dvašu pār mums. Atklājums vairāk Tēvs sirdi. Atklāt mums katram personīgi. Un mēs gribam Tev pazīt. Mēs gribam atgriezties šajā oriģinālajā dizainā, kā Tu to biji paredzējis. Veido mums. Dari mums par tās nevienīgi. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Pray. So, 1 second. Please. I was thinking about this. This message to me is a message of freedom. Šī vēsts priekš manis tiešām saslēdzās ar to, ka tā ir vēsts par brīvību. It's really not a message about money at all. Patiesībā tā nav vēsts par naudu. So, like, this is just a piece of paper. Šis patiesībā tikai papīra gabals. It really has no power. Iekš viņa paša, šim papīram pašam pusē nav nekāds spēks. We assign it the power. Mēs viņam piešķiram spēku. So the question is, does this have a hold of my life? Jautājums, vai šīs papīra gabals patiesībā tur man dzīvi? Or do I have freedom to control of this? Vai patiesībā tu esi brīvs no šī papīra gabala ietekmes savā dzīvē? And when Jesus talks about money in the Bible, he talks about the spirit of mammon. Kad Jēzus runā par naudu, mēs redzam, droši vien lasījām, ka viņš bieži atsaucās uz mamonu un vēru, kas stāvēs tā. So we can assign a spirit to money. Patiesībā, es domāju, ka aiz naudas mēs arī varam saredzēt, ka bieži tā arī realitāte. So when Jesus says, you cannot serve both God and money. Kad Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem dieviem, vai dievam un naudai. You can't serve God and mammon. Nevar kalpot dievam un mamonam. There's a spirit behind this. Aiz šī patiesībā stāv arī garīga realitāte. If we give it power. Ja mēs te dodam spēku mūsu dzīvēs. I love that Jesus didn't give any power to money. Es mīlu to, kā Jēzus nedēļu naudai nekādu spēku un autoritāti. He showed us the way. Viņš parādīja, that to not give any power to money. Nedot naudai spēku mūsu He dzīvi. demonstrated how not to give power to money, Viņš rādīja, ka neļaut kontrolēt mūsu dzīvi. which is really strange to me. Tas ir ļoti interesanti. And how he chose to do that. Veidā, kā viņš izvēlējās atkal. He actually gave the responsibility of the money Viņš deva naudas kā atbildību to a guy named Judas. Džekam vārdā Jūdas. Do you know Judas was in control of all of Jesus' money? Vai tu zini, ka Jēzus kalpošanas finanses pārvaldnieks patiesībā bija Jūdas? And Judas wasn't a trustworthy guy. He was not. Yeah. Un Jūdas nebija uzticams naudas pārvaldītājs. Actually, the Bible calls him a thief. Bībelē patiesībā Jūdas sauc par zagli. Jesus shows that money didn't have any control over him. Tieši parādīja, ka naudai nebija kontrola un vara par By Jēzu. giving all his money to the thief, Uzticot, patiesībā naudu pārvaldīt kādam, kas ir zaglis. he says, you take care of it. Sakot, tu pārvaldi. Money had no power over Jesus. Naudai nebija nekāda kontrola par Jēzu. And when Peter came and said, hey, we need some money Un kad Pēters teica, ka mums vajag nedaudz naudu, to pay our taxes, lai samaksātu mūsu nodokļus. Jesus says, well, go fishing. Tad Jēzus saka, ej uz zvejību. Right? Un ne? Money had no power over Jesus. Naudai nebija vairs par Jēzu. Jesus had complete freedom. Jēzus bija pilnīgā brīvībā. He didn't have to worry about it, Viņš neuztraucās par to, even when the thief was in charge of it, pat kad zaglis bija pārvaldīt viņa kalpošanas finanses. because he knew his provider was God. Viņš zināja, ko svarīgāk, ka viņa apgādnieks bija viņa tēvs debesīs. His provider wasn't other people, Viņa apgādnieki nebija citi cilvēki, even though people gave to the vai arī ministry. cilvēki deva viņa kalpošanai.
His security was in God, Bet viņa drošība bija Dievā, not in money. ne iekš naudas. And so for me, this is a message of freedom. Un priekš manis tā ir patiesa brīvības vēsts. I'm free from the control of money. Es esmu brīvs no kontrolas pār naudu. I'm free from worry Esmu brīvs no raizēm, because God is the one. jo Dieva vārds saka, ka Dievs ir atbildīgs. God is the one who provides. Dievs tēvs, tas, kurš ir It all belongs to Him. Tas viss patiesībā pieder viņam. And when I believe that, Un kad es tam ticu, and I hold on to that, un es to stipri turu savā dzīvē, it becomes easy to give. tas jau kļūst viegli dot. Giving is for you, not for God. Un tā kā mēs šodien jau dzirdējām, došana patiesībā ir priekš tevis, nevis priekš Dievu. It demonstrates the motives of your heart. Tas izliek atklātībā tavas sirds motīvus. If you're a cheerful giver, Ja tu esi priecīgs devies, kā Dievs saka, if you're a generous giver, ja tu esi dāsns devies, tad that Dievs iedrošina. it demonstrates the motivation of your heart. Tas demonstrē tavas sirds motivāciju. If you're not willing to let go of your money, Ja tu neesi gatavs atlaist kontroli par naudu, kas tev ir, that also demonstrates your heart. un tas patiesībā arī parāda tavas sirds pozīciju. So it's not a money issue. Tad tas, ko es gribu pateikt, tas nav patiesībā naudas jautājums. It's a heart issue. Tas, ko es parādu, patiesībā tas ir sirds It's a jautājums. freedom issue. Tas ir brīvības jautājums. And so this is a message of freedom. Tas ir tā ir vēsts par brīvību. Amen? Amen. Amen. So that's why it's such an important message for the church. Tādēļ es ticu, tā ir ļoti svarīga vēsts mums. Because Jesus wants you to walk in freedom. Jo Jēzus grib, lai tu staigā He doesn't brīvībā. want anything to have hold of you. Viņš negrib, lai nekas tevi varētu kontrolēt. And he knows that money has a powerful draw. Un viņš zina, ka naudai ir milzīgs spēks un vilkme. He wants to set you free from that power. Viņš grib tevi darīt brīvi no šīs varas. He wants to set you free from that spirit. Viņš grib tevi darīt brīvi arī, kur garīgi ietekmi. And so let's pray. Tāpēc lūksim kopā. Lord, I pray that we get freedom tonight. Dievs, es lūdzu pēc brīvības šovakar. Lord, I pray, Lord, that Es the lūdzu, spirit of money has no control over us. es lūdzu par mums, ka šim mamam, vienam un vilkmei garīgāks naudas nav ietekmi par mūsu dzīvēm. Lord, I pray we're moved by faith, Es lūdzu, ka mēs esam ticības vadīti not by sight. un nevis no tā, ko mēs varam redzēt. But we know that you're the one that supplies our needs. Ka mēs zinām, Dievs, ka Tu esi tas, kurš gādā par mūsu vajadzībām, Dievs. That you are our provider. Ka mēs zinām, ka Tu esi tas, kurš ir apgādnieks un gādātājs. So, Lord, we give you our hearts first. Dievs, mēs Tev dodam vispirms mūsu sirdis. And when we give you our hearts, everything belongs to you. Kungs, mēs zinām, ka mēs dodam Tev savu sirdi, ka viss Tev pieder. And because you have our hearts, Lord, you have our finances. Un Dievs, mēs zinām, Because you have our hearts, you have our ja mēs finances. zinām, ja Tev ir mūsu sirds, Tev patiesībā arī pieder mūsu finanses, Dievs. Because you have our hearts, you have us. Ja Tev ir mūsu sirds, Tev mēs piederam visu. Pour out your spirit upon us, Lord. Kungs, izlaies par mūsu sirdīm. Let us walk in freedom. Ļauj mums staigāt brīvībā. Set us free tonight, Lord. Kungs, es lūdzu, dari mūsu brīvus šovakar. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen.